Ir tāda sajūta, ka nospiež gāzes pedāli un auto burtiski izšaujas uz priekšu, bet vai kādreiz ir aizdomāts, kas īsti notiek zem motora pārsega? Aiz tādiem vārdiem kā jauda un griezes moments slēpjas pavisam fundamentāli fizikas likumi. Tāpēc šodien iztīrīsim visus miglainos jēdzienus un noskaidrosim, ko tie patiesībā nozīmē. Un sāksim ar jautājumu, par kuru daudzi lauž šķēpus. Kas tad ir svarīgāks – zirgspēki vai griezes moments? Tā ir, ziniet, tāda klasiska debašu tēla, un, lai tajā tiktu skaidrībā, mums ir jāsāk no pašiem pamatiem. Lai atšķetinātu šo jaudas noslēpumu, mums jāsāk ar kaut ko varbūt nedaudz negaidītu, ar jēdzienu darbs, bet uzmanību, fizikā šim vārdam ir pavisam cita nozīme nekā tā, pie kuras esam pieraduši ikdienā. Lūk, kāda ir lieta. Fizikā darbs tiek paveikts tikai un vienīgi tad, ja pieliktais spēks liek kaut kam izkustēties no vietas. Un te ir svarīgas 3 lietas. Cik liels ir pats spēks, cik tālu objekts tiek pārvietots un, kas ir ļoti būtiski, kādā leņķī šis spēks tiek pielikts attiecībā pret kustības virzienu. Un te nu paliek interesanti. Izrādās, darbs var būt ne tikai pozitīvs, bet arī negatīvs. Pozitīvs darbs, teiksim dziņēja vilkme, pievieno sistēmai enerģiju un pātrina kustību. Savukārt negatīvs darbs, piemēram bērze vai gaisa pretestība, enerģiju atņem un bremzē. Tas ir apmēram tā, it kā viens celtnieks celtu māju, bet otrs tajā pašā laikā to jaukt nost. Bet pats dīvainākais ir tas, ka ir iespējams arī nulles darbs. Iedomāsimies hokeja ripu, kas slīd pa ideāli gludu ledu. Smaguma spēks to visu laiku velk uz leju, vai ne? Bet ripa kustas uz priekšu. Tā kā spēks ir vērsts perpendikulāri kustībai, no fizikas viedokļa tas neveic pilnīgi nekādu darbu. Absolūti nekādu. Labi, bet ko darīt, ja spēks nav visu laiku vienāds? Nu, izrādās, darbu var arī uzzīmēt. Ja mēs izveidojam grafiku, kur uz vienas ases ir spēks un uz otras pārvietojums, tad paveiktais darbs būs vienkārši laukums zem šīs līknes. Diezgan eleganti, vai ne? Piemēram, ja spēks ir konstants, šis laukums grafikā izskatīsies kā parasts taisnstūris, viss vienkārši, bet ja spēks pieaug vienmērīgi, kā teiksim stiepļot atsperi, tad laukums veidos 3 stūri. Abos gadījumos darbu var ļoti viegli aprēķināt. Tātad tagad ir skaidrs, kas ir darbs. Bet ir vēl viens elements, kas ir pats svarīgāks. Ātrums, jo nav būtiski tikai tas, ka darbs tiek paveikts, bet gan cik ātri tas notiek, un te nu spēlē ienāk jauda. Un kas tad ir jauda? Pavisam vienkārši. Tas ir darbs, kas paveikts noteiktā laika vienībā. Būtībā tas ir rādītājs, kas parāda, cik strauji enerģija tiek pārveidota vai izmantota. Tieši tā, iedomāsimies 2 automašīnas, abas var uzņemt ātrumu līdz 100 km/h. Tātad paveikt vienādu darbu, bet tā, kurai ir lielāka jauda, to izdarīs daudz ātrāk. Tieši ātrums ir tas, kas atšķir jaudīgu motoru no mazāk jaudīga. Mēs visi, protams, esam dzirdējuši par zirgspēkiem. Tā ir tāda vēsturiska mērvienība, ko lietojam vēl šobaldienu, īpaši runājot par auto. Bet kā tas izskatās modernajā fizikā? Pavisam vienkārši. Viens zirgspēks ir aptuveni 735 vati. Bet no kurienes vispār radīs šis jocīgais nosaukums? To 18. gadsimtā ieviesa leģendārais James Watts, lai varētu uzskatāmi salīdzināt savu tvaika dzinēju jaudu ar to, ko spēja paveikt zirgs. Viņa definīcija bija ļoti praktiska. Viens zirgspēks ir jauda, kas nepieciešama, lai 1 sekundes laikā paceltu 75 kg smagu kravu 1 metra augstumā, uzskatāmi un saprotami. No ko? Tagad, kad pamati ir skaidri un esam bruņojušies ar zināšanām par darbu un jaudu, atgriezīsimies pie mūsu sākotnējā jautājuma par automašīnas dzinēju. Lūk, kā tas viss strādā kopā. Griezes moments un jauda ir kā tāds nešķirams duets. Griezes moments ir tas tīrais, neapstrādātais spēks, kas rada pātrinājumu. Tā ir tā sajūta, kas burtiski iespiež krēslā. Savukārt jauda nosaka, cik lielu maksimālo ātrumu ar šo spēku vispār var sasniegt. Un šie 3 parametri – jauda, griezes moments un dzinēja apgrieziena minūtē jeb RPM – ir nesaraujami saistīti. Jauda ir tiešā veidā atkarīga no griezes momenta un apgrieziena skaita. Ja palielina vienu vai otru, automātiski palielinās arī jauda. Tāda lūk matemātika.
Šo atšķirību lieliski var redzēt, ja salīdzina dīzeļdzinējus ar benzīna dzinējiem. Dīzeļdzinēji parasti dod milzīgu griezes momentu jau pie ļoti zemiem apgriezieniem, tāpēc tie ir ideāli piemēroti smagu kravu vilkšanai. Savukārt benzīna dzinējiem, lai sasniegtu savu maksimālo jaudu, ir nepieciešams kārtīgi iegriezt motoru. Un šeit izšķiroša loma ir pārnesuma kārbai. Tā būtībā darbojas kā tāds griezes momenta reizinātājs. Izvēloties zemāku pārnesumu, mēs samazinām riteņu rotācijas ātrumu, bet dramatiski palielinam spēku jeb griezes momentu pie riteņiem. Tieši tāpēc, lai uzsāktu kustību vai uzbrauktu stāvā kalnā, mēs vienmēr izmantojam pirmo pārnesumu. Labi, mēs esam izrunājuši ideālo pasauli, kur darbojas spēks un jauda. Bet tagad realitātes pārbaude. Neviena sistēma nav perfekta, un te spēlē ienāk jēdziens efektivitāte. Efektivitāte, jeb, kā to sauc fizikā liederības koeficients, parāda, cik liela daļa no kopējās patērētās enerģijas tiek pārvērsta tajā, ko mēs vēlamies, proti noderīgā darbā. Un skarbā patiesība ir tāda, ka neviena enerģijas pārveidošana nav 100% efektīva. Cik tad neefektīva? Paskatīsimies uz parastu automašīnas dzinēju. Un tas ir nedaudz šokējoši. Tikai aptuveni 1/3 no degvielas enerģijas reāli tiek izmantota, lai kustinātu auto uz priekšu. Lielākā daļa, gandrīz 70%, vienkārši pārvēršas siltumā un pazūd atmosfērā. Bet kā tas izskatās citur? Lieli industriāli elektromotori ir gandrīz perfekti. Tie sasniedz pat 95% efektivitāti. Bet, ja paskatāmies uz otru galu, pat mūsu pašu ķermenis pārvēršot pārtiku enerģijā ir efektīvs tikai par aptuveni 25%. Jā, mēs esam diezgan neefektīvas mašīnas. Tātad, ko mēs no tā visa varam secināt? Darbs ir spēka un distances reizinājums. Jauda parāda, cik ātri šis darbs tiek veikts. Mašīnā griezes moments dod mums pātrinājumu, bet jauda maksimālo ātrumu. Un pats galvenais – nekas nav 100% efektīvs, vienmēr daļa enerģijas aiziet zudumos. Un tas viss liek aizdomāties. Ja pat mūsu modernākās tehnoloģijas ir tik, atklāti sakot, neefektīvas, tad kur slēpjas nākotnes lielais izrāviens? Vai tas būs jaunos materiālos, pilnīgi jauna veida dzinējos, vai varbūt kaut kur, par ko mēs vēl pat nenojaušam? Par to ir vērts padomāt.